Pievienojieties mums šajā aizrēdošajā ceļojumā Lūp Žaklīnes, Edinburgas hercogienes, Alberta apmeklējums. Noskatieties, kā viņa sildīja sirdis, piedalījās jātniecības aktivitātēs un iepazīstināja ar vietējām kultūrām. Miedzošā vasaras diena Alberts un Žaklīna, Edinburga hercogiene, pasmūcis par skaisto ainavu, daloties smaidā ar vietējiem iedzīvotājiem, kas pulcējas pie iespējīgās spruce medus. Skaists septembra priekšpusdienas mītnes hercogiene novēroja jauneklību riteņbraucēju, kas ar mīlestību skatās uz māmu, aizkustinoties, sagaidot viņu pie zaļās spruce medus pļās. Viesmīlīgi apskatīja atklātas iespējas, hercogiene pētīja resursus, kas palīdz bērniem sajusties mājās un radīja saistību esot uz pasākuma Alberta zemē. Fotogrāfiem viesmīlīga Aina Žaklīna, Edinburga hercogiene, pozēja ar viediem smaidiem ieskausta augstākā līmeņa masters pasākuma piekritējiem, kopā veidojot skaistu kompozīciju. Sirsnīgs brīdis hercogiene pievienojās ģimenes kāšu spēlei, nodarbojoties ar viediem izklaidiem un radot jūtījies par kopību un jautrību Alberta zemes viesmīlībā. Jāņuļa vizītes laikā Alberta Edinburgas hercogiene ar siltu smaidu sagaidīja bērnus pasākuma laikā, kas veltīts apvienotās karalistes un Kanādas sadarbībai. Alberta apmeklējuma laikā Edinburgas hercogiene uzmanīgi vēroja bruņota jātnieku slīkšanas braucienā Spruces Meadow Masters turnīrā. Spruces Meadow Masters turnīra laikā Albertā, Kanādā, Edinburgas hercogiene novēroja jaunu jātnieku, kas mācījās sēsties uz zirga mugurai. Spruces Meadow Masters turnīra laikā Albertā, Kanādā, Edinburgas hercogiene novēroja aizraujušas jātniecības aktivitātes septembra 8. dienā. Alberta apmeklējuma laikā Edinburgas hercogiene ar maigas kustības iepazīstas ar burvīgu zirgu Spruces Meadow Masters turnīra atmosfērā. Smaidīgā Edinburgas hercogiene, apmeklējot Alberta provinci septembrī, sirsnīgi runā ar cilvēkiem, kas pulcējušies Spruces Meadow Masters turnīra atmosfērā, izstarojot siltumu un pieklājību. Alberta apmeklējuma laikā hercogiene uzmanīgi novēro tradicionālos indīģeņu amatu darbus un sirsnīgi sarunas pie telpā, ieskaujot dziļām kultūras vēsturei. Septembrī Alberta apmeklējuma laikā hercogiene piedalījās pasākumā, kurā cilvēki bija ģērbusies formālā un militārā terpā, izstarojot dzelzs vīrišķību un izsmalcinātu elegance. Apmeklējuma laikā Alberta hercogiene ar sirsnīgu smaidu sveic jauno apmeklētāju Spruces Meadow Masters turnīra atmosfērā sestdien, 6. septembrī, radot nepārvaramu iespēju. Alberta apmeklējuma laikā hercogiene ar nepārvaramu smaidu izbaudīja patīkamu mirkli, apņemtā dāsniem apmeklētājiem un rotaļīgu suni Spruces Meadow saulainajā teritorijā. Redzot, ka Ženevas hercogiene Alberta apstājās pie mājīgiem zirgu ganu saimniecības suņiem un mīlu apmācītājiem, Spruces Meadow viņa parādīja patiesi laipnumu, smaidību, saskarsmi, iegūstot siltas jūtas. Karojoties par Spruces Meadow Masters turnamentu, Ženevas hercogiene Alberta redzamā, smaidu un ar siltu, apskautu apskati uzreiz sajūsmu izraisītu veltīgu skatītāju pulku. Ženevas hercogiene Alberta redzama Spruces Meadow, redzama, kas ļoti uzmanīgi iesaistās ar cilvēkiem, apmainoties ar laipnu sarunu un kopīgi apskatot padomus, kas atbalsta iegūstams labdarības mērķus. Redzot Ženevas hercogieni Alberta, viņš sēdēs Spruces Meadow Masters turnamentu, iesaistoties sirds nozīmes sarunās, viņa klausās uzmanīgi un pieņem ievērojamas izmaiņas.